šim te video. Un tas ir attiecības. Teiksim, jūs jau zinat, ka mēs ar Sofiju esam kopā jau 9. gadu, 8. gadu. Karoči, daudz gadus. Un mēs esam precējušies jau gandrīz 4 gadus atpakaļ. Un man nekād nebija interesi kā cilvēkam pašam. Nu, tu bieži vien cilvēki redz Instagramā tur Dan Bilzerianu, Andrew Teitu, es nezinu, Imanu Gadzi varbūt kaut kur viņš tur taisa kontentu ar daudzām meitenēm un tā tālāk. Un zēni ļoti bieži vien skatās uz to un viņi domā, wow, es arī tā gribētu, lai man būtu 500 meitenes apkārt, lai man visi raksta tā. Kad tu sasniegsi, pirmkārt, kad tu sasniegsi kādu līmenī, tev tās meitenes rakstīs no rīta līdz vakaram. Man tik daudz meitenes raksta, es pat to nelasu, ja godīgi. Man pat vienkārši sūta bildes un viss kaut ko, tas gan ir kaut kāds prikols, bet es vienkārši, priekš manīm tas nav interesanti. Un, teiksim, ar Sofiju mums ir tik labas, teiksim, mums ir vienkārši mēs esam tik united, tik apvienoti mīlestībā un kaut kādā vienveida domāšanā, tā kā mums ir daudz vieglāk izstrādāt to enerģiju, ko mēs kopā taisam tantras prakses, tantru. Mēs nodarbojamies ar dažādām praksēm kopā un meditējam kopā, izrunājam mūsu kaut kādus mērķus kopā. Un kopā arī Sofija man palīdz kaut kur ar dizainu lietām, kur ir kaut kādas gaumes lietas, piemēram, ar māju. Visu, kad mēs tagad saliekam te kopā, visu to nodarbojas Sofija un kā viņa mani iedvesmo. Un bieži vien, teiksim, ar ko man Sofija bija ļoti palīdzējusi caur visiem šiem gadiem, viņa reāli momentos kaut kādos, ne visos, bet kaut kādos momentos viņa ir ticējusi manī vairāk, nekā es pats sevī ticēju. Es vienkārši pāris reizes sēdēju, kad arī bija kaut kāds līdz laiks tirgu vai pat trading, kad man pat sociālo tīklu nebija. Jo, kad es ar Sofiju satikos, man bija vienkārši pavisam cits cilvēks, man pat ne sociālo tīklu, man nihoja nebija. Es tikko tad iesāku tradingu un tikai tad biju pāris gadus jau tradingā un man tikai tad jau sāka kaut kas sanākt bišķiņ. Bet tāpat mēs dzīvojām ar ļoti parastu dzīvi, mēs dzīvojām Prauniekos. Man jau bija kaut kāda nauda, bet mēs to naudu netērējām, un Sofija bija parastā BMW trīnieks, elementāri pa 6000 eiro, kuru nopirka viņai tēvs, nevis es. Un pēc tam jau pēc kaut kāda gada, pusotra, 2 es nopirku viņai Porsche Panamera un tā tālāk. Tā kā tie, kuri saka, ka Sofija ar manīm ir tikai dēļ naudas, ir vienkārši stūbie bļitauņi. Tas tā nav. Man bija iepriekš meitenes, kuras bija ar manīm dēļ naudas, un, kaut kāda nauda man vienmēr bijusi, kaut kāda sīka. Jo es vienmēr biju strādājis no 16 gadiem ar savu galvu, un pat man neviens neko nebija devis. Man vienkārši jau bija kaut kas nopelnīts pašam sev, kaut kāds sīkums uz kabatas. Un man bija meitenes, kuras pat jau tad bija ar manīm dēļ naudas, līdz kad es satiku Sofiju. Un es atceros tās meitenes, kuras bija dēļ naudas ar manīm, un visu to, kur es biju viņus mīlējis, man tā likās, ka baigi forši mums attiecības, un es vienkārši neredzēju to patiesību. Un pēc tam, pēc pāris gadiem, kad es jau sāku saprast, ko vajag redzēt sievietē, un kā var saprast, ka viņa ir goldigere, un ka viņa nekas nahu no tevīm nav vajadzīgs, izņemot naudu un kaut kādu restorānu, vēl kaut ko. Jā, līdz tam brīdim es pat nezināju, kas tas ir īsta mīlestība un kas tas ir būt kopā ar kādu un celt impēriju kopā ar kādu. Teiksim, bez Sofijas es nebūtu tagad šeit. Reāli bez Sofijas mēs tikām šeit kopā. Un kad viņai bija grūts laiks, es viņai devu kaut kādu, es viņai vienmēr palīdzēju, vienmēr viņu pacēlu morāli, finansiāli un tā tālāk. Kad man bija slikts laiks, Sofija man nekad finansiāli diemžēl nebija pacēlusi, bet morāli vienmēr, jebkurā brīdī, jebkurā momentā, kas nenotiktu, viņa vienmēr bija man klāt. Piemēram, tagad jau viss atspēlēja, bet atcerieties, es stāstīju, ka pa 3 nedēļām pazaudēja 7 miljonus. Tagad jau tie 7 miljoni mīnus, viņš jau aizgāja uz mīnus 1,5, tā kā pa pēdējo nedēļu, tagad jūs varat redzēt kriptotirgus, viņš bišķiņ atspērās atpakaļ, atlidoja atpakaļ, un es pat pēdējo nedēļu, pa pēdējām 3 dienām, tas jau ir manā
konta starpībā, manā kripto depozītā, tie ir gandrīz 5,5 miljonu starpība. Tā kā es nopelnīju 5,5 miljonus pa pēdējiem pāris dienām. Dēļ spota, dēļ mana futures trade, tā kā vienkārši tirgus atlec atpakaļ, un jau es neesmu zaudējis 7 miljonus. Man pagaidām tur mīnus kaut kāds 1,5, 2. Bet tik un tā, kad tas septītnieks bija, labi, es tur neuztraucos baigi par to 7 miljoniem, bet es vienkārši uztraucos par to, kas ja būs kaut kāda recesija, kas ja būs krīze, un kas ja tagad tie mīnus 7 miljoni paliks pa mīnus 20 miljoniem, un mans kripto portfels nokritīs no 30 miljoniem uz 10, uz 5, 2 un varbūt uz 0. Un tu domā vienmēr uz priekšu, un tas tev dod stresu. Reāli, tu vari meditēt, tu vari darīt, ko gribi, un tas tev dos iespēju kaut kā bišķiņ, kā painkillers, ka tev vienkārši tās sāpes būs samazinātas, bet tās sāpes būs vienmēr. Kaut vismaz kaut kādas, bet tāpat viņas būs mazākas, ja tu nodarbojies ar mindsetu un tu esi, tu saproti kaut ko par spirituality un tu esi pats par sevi spiritual cilvēks. Tad tev vieglāk būs uztvert to stresu, bet stress būs vienmēr. Tā ir vienīgā starpība. Vai nu tu ej caur stresu ar milzīgām sāpēm, vai tu to dari ar kaut kādām limitētām sāpēm un tāpat ar prieku un ar smaidu uz savas sejas. Un, teiksim, paldies Sofijai. Es tām visām lietām iemācījos, un katrā grūtajā momentā Sofija bija klāt, kad es vienkārši varēju apgulties gultā viņu, nezinu, tur kaut kāds latviski. Apvīt manas rokas apkārt viņu un vienkārši aizmigt. Vienkārši priekā zinot, ka šis te ir tas, kas ir pats galvenais dzīvē. Un kad jūs kopā ceļat kaut ko, un pirmkārt ir vieglāk iet pa to ceļu kopā ar pareizu cilvēku. Un otrkārt, jūs viens pret otru augat. Jūs vienmēr stāstat viens otram, kas tev notika, kas tev notika. Interesanti. Viens otram uzdodat jautājumus, viens otram palīdzat, un tādā veidā tāds pingpongs notiek. Visu laiku, mēs katru dienu ar Sofiju runājam. Mēs esam klāt, mēs esam labākie draugi, mēs esam labākie romantiskie čaļiņi tur, un mēs, Dievs, nestāstīšu par to. Un mums vienkārši pa pēdējiem 7 gadiem viss paliek reāli tikai labāk un labāk un labāk un labāk. Mums nav tā, ka mūsu mīlestība iet uz leju, ne, viņa iet tikai uz augšu. Kāpēc tas ir tā? Jo mēs attīstamies kopā. Mēs nevaram jau dzīvot viens bez otra. Un tas arī ietekmē mūsu finanšu stāvokli, un mēs viens otram palīdzam jebkurā momentā, un mēs neesam vientuļi. Jo cilvēks, kuram ir tur 100 meitenes, viņš ir vientuļš. Viņam nav nekā. Un, teiksim, atrast kaut kādas tur, vai nu arī tā pašai meitenei, kur ir 15 draugi kaut kādi, viņi ir vientuļa. Un es jau nerunāšu pa to faktu, ja, teiksim, atslēdziņa var, atvērt, pateikšu angliski. If a key can open many locks, it's a good key. But if a lock is opened by many keys, it's a shitty fucking lock. Bet tas īstenībā tas ne tikai pret meitenēm attiecas, manuprāt, atkal. Katram savs viedoklis. Es esmu nodzīvojis labu dzīvi. Es kaut kur esmu ticis, tā kā es varu jums kaut ko ieteikt, kā es saprotu šo dzīvi. Ja jums tas neder, jums tas nepatīk, jūs domājat, ka jums būs visādāk, lūdzu. Viss, kas jūs padara priecīgus un laimīgus, darat to. Ja? Es nekad nesaku, ka dari tikai tā. Ne. Katrs cilvēks ir savādāks, es vienkārši stāstu savu uzskatu un kā manā dzīvē ir bijis. Jūs varat pamēģināt tādu stilu, ja jums patiks, būsiet pateicīgi. Nepatiks, varat darīt kaut ko citu. Tā kā es nestāstu to visu, lai kaut kā uzmaukties ar savām domām vai kaut ko. Es neesmu Andrejs Cits, kurš saka, ka jums vajag saspringties, jums vajag, you must nothing. Tu nevienam neko neesi parādā. Nevienam, ne man, ne sev, ne savai mātei pat, jo tu domā, ka tu esi parādā. Nevienam neko tu neesi parādā. Vienīgais, ko tu esi parādā, būt laimīgam, priecīgam cilvēkam. Un tev ir jādara tas, kas tev to dod, to īstu laimi. Manā gadījumā, man īstu laimi dod ģimene, mana sieva, mūsu reāli tik kā tuvu mēs esam ar viņu. Mēs esam vienkārši, reti to var pateikt par cilvēkiem, kuri ir precējušies pārsvarā, tie nav tavi bērni. Piemēram, bērni būs tuvāk, ja tā ir tavas asinis. Ar sievu vai ar vīru tā nekad nebūs, bet ja tev ir tas īsts cilvēks, tāda vismaz sajūta var būt. Un tev tas dod nereālu spēku. Biznesā, jebkurā lietā, ko tu nedarītu. Tā kā, man būtu iespēja izvēlēties, vai būt Dan Bilzerian, vai būt Tamas Kralov, attiecību ziņā es vienmēr izvēlēšos
manu stilu. Un pastaties uz visiem pārējiem. Andrejs teica galu galā pateica to pašu. Dan Bilzēriens jau ir precējies, jo viņi ir sapratuši, ka viss tas ir tukšs. Īsta lieta, sarežģīta lieta, un kuru reāli sarežģīti panākt, ir īsta mīlestība, kaut kāds respekts un ceļot to impēriju kopā, o tas ir sarežģīti. O tas, kā es saku, that is the path of a true hero, of a true man and woman. Tā kā jā, cerams, kaut ko jums šitais video dos.